Tātad gribētu nedaudz ieskicēt tās lietas, kas šobrīd ir aktuāls profesionālā izglītībā Latvijā un arī pieaugušo izglītībā, uz ko mēs virzamies, un patiesībā, kas ir paveikts šo te pēdējo gadu laikā un pēdējā plānošanas perioda laikā. Šajā slaidā ir ieskicēta tā situācija, kura pagājušā gada oktobrī ir fiksēta tīri ar tiem statistiskiem rādītājiem par profesionālo izglītību. Mēs redzam to, ka 58 izglītības iestādes īsteno profesionālās izglītības programmas un arī šo izglītojamo skaitu. Un arī redzam to, ka patiesībā šī tendence, ko tad jaunieši izvēlās, arī tā proporcija ir tāda, ka tomēr inženierzinātnes, ražošana un būvniecība ir līderi, kur neapšaubām seko arī pakalpojumu sadaļa, bet katrā ziņā tas liecina par to, ka uzlabojās situācija arī jau 19. gadā. Un, protams, mēs vēlētos, lai vēl vairāk šie jaunieši mācītos. Tātad šajā nākamā slaidā atkal savukārt ir situācijas atspoguļojums jau pēc gada, tas ir šī gada 1. oktobris. Un šeit jau ar nedaudz lielāku detalizāciju mēs redzam pa šīm izglītības programmu jomām, kāda tad ir situācija, kāda ir bijusi izglītojamo izvēle un, teiksim, tie, kas ir uzsākuši mācības septembrī, un ka šis izglītojamo skaits ir pēdējā gada laikā arī faktiski pieaudzis. Tā var nākamo. Un runājot par šo izglītojamo skaitu tieši valsts budžeta finansētajās programmās, izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādēs un līguma iestādēs, tad mēs redzam to, ka ir pieaugusi jauniešu interese par IKT, elektroiekārtu ražošanas un metāla apstrādes un mašīnu būvs un mašīnu zinību programmām, kas mūs zināmā mērā iepriecina. Un nezinām, vai Covid ietekmē vai kā savādāk. Faktiski mēs redzam to, ka tomēr pakāpeniski šis STEM programma prestižs un arī kopumā profesionālās izglītības prestižs pieaug. Nākamais slaids. Es gribētu arī sniegt ieskatu tādam kopsavilkumam par to, kas ir ticis paveikts līdz 20. gadam. Tas ir būtībā šis pēdējais plānošanas periods un varbūt pat varētu teikt, ka šis pēdējais 10 gadu posms. Un faktiski mēs redzam to, ka profesionālā izglītība ir bijusi ceļā uz efektivitāti. Un, ja mēs paskatāmies uz to, kāds profesionālās izglītības iestāžu tīkls bija pirms 10 gadiem, tad šajā laikā bija 92 iestādes, un šobrīd faktiski tās ir 31 iestāde, kas ir valsts dibināta, ministrijas dibināta, un arī par šo būtisko optimizāciju, kas ir tikusi veikta, norāda tas, ka lieku ēku un kvadrātmetru apjoms ir ticis samazināts par 2 reizēm. Un šeit ir arī virkne, protams, par tādām būtiskām lietām, par ko noteikti būtu jāatzīmē pēdējā periodā, kas ir ticis paveikts, bet saprotam to, ka daudz kas vēl ir darāms. Tas ir tas, ka 15. gadā ir izveidotas šīs nozaru ekspertu padomes. Savukārt finansējums nozaru ekspertu padomu sekretariātiem ir rasts kopš 19. gada, kas mums šobrīd arī palīdz sajust tos pirmos rezultātus un vērtēt arī jau nozara ekspertu padomju veiksmīgāku sniegumu un iesaisti šajā profesionālās izglītības procesā. Un ir arī izveidot, protams, šī profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējā sadarbības apakšpadome, kas arī ir būtiska ar šo trīspusējo formātu un lēmumu pieņemšanu profesionālās izglītības jomā. Un arī izglītības iestāžu konventi, kas ir izveidoti, neapšaubām viņu darbību ir jāpilnveido un jāstiprina gan no nozaru pārstāvošu organizāciju puses, gan arī no reģionu puses. Bet tas ir tas formāts, kas var palīdzēt veidot profesionālās izglītības iestāžu sniegumu labāku. Un arī neapšaubām satura reformas jomā ir ļoti daudz paveikts un īpaši šajā
profesionālās izglītības prestiža veicināšanā. Jāsaprot tas, ka izglītības plānošanas dokumentos ir bijis noteikts šis mērķis proporcija 50/50, kas diemžēl joprojām nav sasniegts, bet jebkurā gadījumā tas ir ambiciozs mērķis, un no tā mēs arī neatteiksimies, jo mēs saprotam to, ka ir visas iespējas kāpināt šo proporciju un faktiski veidot profesionālo izglītību tādu, ka jaunietis pēc 9. klases absolvēšanas tomēr izvēlās profesionālo izglītību, kurā ir virkne priekšrocību. Un, runājot par darba vidē balstītām mācībām, mēs arī redzam pirmos rezultātus, kad ir izpilotētas šīs pieejas, un mēs jau varam šobrīd labāk saprast, kādā virzienā ir jāiet un kurās programmās tad šīs darba vidē balstītās mācības labāk darbojās un ir piemērotas. Būtiska nianse šajā slaidā, ko es vēlos vēl akcentēt, ir šī finanšu resursu koncentrēšana ceļā uz efektivitāti, kas ir veikta, bet diemžēl ir nepietiekamā līmenī. Tāpēc ir daudz, kas jādara turpmāk nākamo gadu laikā. Varat nākamo slaidu. Šajā slaidā tad būtībā ir akcentētas tās galvenās lietas un pasākumi, kurus Izglītības un zinātnes ministrija ir apņēmusies veikt tuvāko 3 gadu laikā. Tas ir laika posmam no 21. līdz 23. gadam. Un būtībā tās ir tās iesāktās iniciatīvas, kas ir jāturpina un kopumā jāpadara profesionālo izglītību efektīvāku. Un tā ir darba tirgus prasībām atbilstoša speciālistu sagatavošana un faktiski šī izmaksu efektivitātes un īstenošanas kvalitātes nodrošināšanas kontekstā. Un, ja mēs skatāmies par politikas veidošanu, tad skaidrs, ka ir jāstiprina šie sadarbības mehānismi starp darba devējiem, starp sociālajiem partneriem. Īpaši mēs skatāmies uz izglītojamo uzņemšanas plānošanu, jo mēs saprotam to, ka kaut kādā mērā mēs pilnībā nevaram ietekmēt to izvēli, kur izdara izglītojamie, bet kaut kādas noteiktas korekcijas mēs varam veikt tādā ziņā, lai veicinātu šo darba spēka pieejamību, īpaši tajās jomās, kur ir šis darba spēka iztrūkums. Un tāpat arī būtiski ir šī struktūrālo izmaiņu īstenošana, kas būtībā ir tas posms, kurā mēs saprotam, ka daudz kas ir ticis paveikts iepriekšējā periodā, bet vēl arī ir tādas lietas jāpaveic. Runājot par šo programmu īstenošanu, tad mēs saprotam, ka ienāk jaunais saturs, kur ir jānodrošina šī elastīgās pieejas īstenošana, īpaši mūža izglītības kontekstā. Un to mēs vēlamies risināt 21. gada laikā ar grozījumiem profesionālās izglītības likumā, kurus pavisam noteikti janvārī izskatīs valdībā, un tad arī ir plānots Saeimā iet cauri šiem būtiskajiem un apjomīgajiem grozījumiem. Un, protams, kad ar šo iepriekš minēto ar satura izmaiņām ir būtiski arī pārskatīt šo izmaksu efektivitāti un faktiski arī atbilstību faktiskajām izmaksām. Tiks turpināts arī darbs pie gan cilvēku resursu kapacitātes stiprināšanas, īpaši mēs saprotam, kad ir jāstrādā pie pedagogu atbalsta sistēmas nodrošināšanas un īpaši kritiski un svarīgi tas ir tieši profesionālās izglītības jomā. Tad arī runājot par monitoringa sistēmas ieviešanu, pavisam drīz sabiedriskā apspriešanā ir paredzēts, ka nonāks informatīvais ziņojums par profesionālās izglītības absolventu monitoringa ieviešanu. Varam pāriet uz nākamo slaidu. Gribētu nedaudz arī akcentēt prioritātes pieaugušo izglītībā, un es gribētu uzsvērt to, ka pieaugušo izglītība pēc būtības nav atraujama no profesionālās izglītības, un, protams, ka tā ir saistīta arī ar augstākās izglītības telpu. Bet svarīgākais un viss centrā, protams, ir izglītojamais arī pieaugušo izglītošanas gadījumā, un tātad mums ir jātiecās uz kvalitatīvu un pieejamu
pieaugušo izglītības piedāvājumu un īpaši uz individualizētu un elastīgu šo piedāvājumu īstenošanu un arī veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu šos dalības šķēršļus un tos mazinātu. Un skaidrs, ka daudz kas ir līdz šim izdarīts ar šo ārpus formālā ceļā iegūtās kvalifikācijas atzīšanu, bet prasmju atzīšanas sistēmā kopumā ir jāpilnveido un ir jāparedz plašākas iespējas šai prasmju atzīšanai. Par kopumā pieaugušo izglītības sistēmas attīstību nākamais periods pilnīgi noteikti iezīmēsies ar to, ka būs jāpilotē un jāsaprot šīs pieejas, kādas ir citās Eiropas valstīs saistībā ar tā saucamajiem prasmu fondiem, un arī ir nepieciešams izveidot ilgtspējīgu pieaugušo izglītības finansēšanas sistēmu. Un tādējādi arī pārējie tie punkti, kas ir uzsvērti, ir gana būtiski, lai kopumā izveidotu Latvijā ilgtspējīgu pieaugušo izglītības sistēmu. Par tālāk. Tīri ieskatam, droši vien, ka neiešu cauri, jo daudzas lietas atkārtojās, bet tie būtiskākie akcenti, ja mēs skatāmies uz nākamo plānošanas periodu un Eiropas Savienības struktūra fondiem 21. un 27. gadam, tad tās būtiskākās izmaiņas, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo periodu, faktiski ir šie vidēji draudzīgie un energoefektīvie risinājumi mācību vides veidošanai un arī bieži vien satura. Šīs nianses ir jāņem vērā arī saistībā ar iepriekš minēto. Tāpat arī ir jāstrādā pie tām iesāktajām lietām, kas ir saistītas ar satura reformu, ar modulāro programmu ieviešanu, bet vairāk būtu jāpievērš uzmanība, lai šis saturs ir dinamisks, lai viņš ir maksimāli digitāls un arī ir jāsaprot, ka šobrīd jaunietis īpaši mēs redzam, kad ir tā saucamās kombinētās mācības un attālinātās mācības, kad ar izglītojumiem jauniešiem un pieaugušiem ir jāstrādā pilnīgi savādāk. Un šis kontekstā ar šo iepriekšējo punktu, tad šis elastīgais izglītības piedāvājums faktiski ir tie būtiskie virzieni, kuros ir jāattīstās, un īpaši profesionālajā izglītībā tās ir e-mācības un arī šī kvalifikācijas iegūšanas iespēja paplašināšana dažādos kombinētos režīmos, kur mēs saprotam, ka tādas praktiskā darbošanās bieži vien ir programmas, kurās ir neatsverama klātienes būšana. Tad ir, protams, arī tādas kvalifikācijas, kur mēs zinām, ka ir simulācija iekārtas, ir dažādas tehnoloģija iespējas, kas faktiski padara daudz elastīgāku un plašāku šo iespēju lauku. Tāpat arī jāturpina iesāktās iniciatīvas saistībā ar darba vidē balstītu mācību īstenošanu un tās svarīgākās lietas saistībā ar karjeras izglītību. Jā, iepriekšējā periodā arī ir daudz kas paveikts, bet uz karjeras izglītību ir vairāk jāpaskatās tiešām, lai veicinātu profesionālās izglītības prestižu un arī veidotu karjeras atbalstu tiešām mūža garumā pieaugušiem un tādā veidā arī veicinātu talantu attīstību. Un skaidrs, ka arī profesionālās izglītības iestādēm ir vairāk jātiecās uz tā saucamo starptautisko sadarbību un ir jābūt konkurētspējīgākām arī šajā Eiropas telpā un starptautiskajā telpā kopumā. Var iet tālāk? Visi noteikti, kad ir dzirdējuši par šo valsts kontroles revīziju, profesionālās izglītības attīstība, un tas revidējamais laika posms ir bijis no 10. līdz 19. gadam, un ministrija ir apņēmusies īstenot reālajā dzīvē šo tuvāko gadu laikā, 3 gadu laikā un arī nākamajā plānošanas periodā 19 valsts kontroles ieteikumus. Un tas galvenais akcents ir tāds, ka profesionālās izglītības sistēma ir pilnveidojama, un es domāju, ka katram, kas ir profesionālā izglītībā, gan no iestāžu puses, gan arī no sociālo partneru puses, ir jāsaprot, ka ir jāturpina iesāktais ceļš,
un jānovērš šie trūkumi darbībā, un svarīgākais ir veicināt šo profesionālās izglītības kvalitāti un prestižu, un ir jāsakmē izglītības iestāžu resursu efektīvs izlietojums. Jā, mēs vienmēr dzirdam, ka naudas nepietiek, kad ir jāpārskata finansējums faktiskajām izmaksām, un tur mēs arī piekrītam, bet diemžēl ir arī tādi fakti, kas šajā revīzijas laikā ir konstatēti, ka nav bijis šis atsevišķos gadījumos efektīvs šis resursu izlietojums, un tāpēc faktiski tas ir tas būtiskākais, kad ir jādara viss un jāsakmē visu pieejamo resursu, kas gan ir finanšu resursi, gan cilvēku resursi, gan arī iepriekšējo periodu ieguldījumi, kad ir jāveicina, lai viņi tiešām maksimāli tiktu pielietoti jauno profesionāļu sagatavošanai. Un droši vien, ka dažas lietas varbūt vēl ieskicēšu no šī minētā no valsts kontroles ziņojuma. Tad tās galvenās ieceres, kas ir gana būtiskas, ir tas, kad ir jāpārskata šis profesionālās izglītības iestāžu skaits, arī liederība programmu piedāvājumu kontekstā un tajā, kas tiek īstenots, atbilstoši izglītojamo skaitam plānošanas reģionos, un tādējādi ir jānovērš šī nevajadzīgā un neliederīgā konkurence un programmu pārklāšanās. Tad tas ir būtiski, lai tiešām maksimāli tiktu izmantoti iepriekšējie ieguldījumi, kas ir gana apjomīgi veikti, un arī, lai izglītības šī kvalitāte un programmas tiešām balstītos uz to, ko darba tirgus pieprasa, un uz to, kas ir noteikts profesijas standartos un profesionālās kvalifikācijas prasībās. Tāpat arī turpināsim darbu, lai pārskatītu šīs profesionālās izglītības kompetences centru metodiskās jomas, un īpaši akcents nākamajā gada laikā būs noteikti, kuri tad ir šie vadošie centri, kas varētu veikt šī metodiskā darba virsvadību un palīdzētu tādējādi sadarbībā ar darba devējiem, ar reģioniem arī attīstīt šo profesionālās izglītības saturu. Par uzņemšanas plānošanu nedaudz arī ieskicēju. Būtiski tas, kad ir jānodrošina šī sadarbība ar nozara ekspertu padomēm un arī ar reģioniem. Tāpat arī ir būtiski, kad tiktu ieviesta šī monitoringa sistēma, kura tad skaidri arī atspoguļot to, kādas tad ir tendences un kādas korekcijas ir iespējami īsā laikā jāveic. Tāpat arī, ja mēs paskatāmies uz kultūras ministrijas īstenotajām dizaina lietišķās mākslas jomu programmām, tad svarīgi arī ir veidot šo nozara ekspertu padomu šajā jomā un arī precizēt šīs metodiskā darba jomas šajā dizaina lietišķās mākslas jomās. Un tātad, ja mēs nedaudz vēl parunājam par šo ieguldījumu ilgtspēju, tad būtiski šajā gadā, tad uz nākamo gadu raugoties, mēs fiksēsim, pārskatīsim tos gadījumus, kur ir bijis šis neefektīvi izlietotais Eiropas struktūra fondu finansējums un veiksim korekcijas, lai iespējami īsā laikā nodrošināt, ka šīs iekārtas, kuras vēl ir aktuālas un aprīkojums, tiktu izmantots jauno profesionāļu sagatavošanai. Un arī tāpat pievērsīsim īpašu uzmanību valsts budžeta finansējumu izlietojumu efektīvai plānošanai un nodrošināsim arī maksimāli, lai šī pārvaldība tiktu veikta. Un arī, lai maksas pakalpojumi, kurus piedāvā profesionālās izglītības iestādes, tiktu sakārtotas atbilstoši šīm faktiskajām izmaksām, un lai kopumā tiktu pilnveidota tuvāko šajot 3 gadu laikā profesionālās izglītības programmu finansēšanas sistēma. Tā būtībā tas ir tas svarīgākais, ko es šodien vēlējos pateikt, un ja ir kādi jautājumi, tad vai nu uzreiz, vai arī vēlāk var uz tiem atbildēt. Liels paldies par prezentāciju,